Ja tavs uzņēmums izmanto darbinieku portālu, tad tu vari ātri un ērti jebkurā laikā apskatīties savus algu aprēķinus, pieteikt jaunu atvaļinājumu vai apskatīties dokumentus, kas iesniegti personāla daļā. Kad personāla daļa pieslēgs tevi kā lietotāja darbinieku portālam, saņemsi e-pastu no adreses support@moneo.lv. E-pastā redzēsi savu pieslēgšanās vārdu, un arī e-pastu pieslēgties varēsi gan ar pieslēgšanās vārdu, gan ar e-pastu, kā arī paroli, kas tev ir piešķirta. Šeit būs arī saite, ar kuru tu vari pieslēgties darbinieku portālam. Tā vienmēr ir vienāda – www.web.moneo.lv. Klikšķinot uz saiti, atvērsies darbinieku portāla pieslēgšanās loks. Ieraksti savu e-pastu vai pieslēgumu vārdu un paroli. Ja paroli kādreiz esi aizmirsis, spied aizmirstu paroli, ievadi savu e-pastu un spied mainīt paroli. E-pastā saņemsi tālākus norādījumus, kā paroli nomainīt. Ja paroli atceries, tad ievadi to un spied pieslēgties. Pirmajā pieslēgšanās reizē sistēma prasīs tev paroli nomainīt. Kad tas ir veikts, vari sākt darbu. Sadaļā Man algu aprēķini redzēsi visus savus algu aprēķinus par visu periodu, kad esi nodarbināts pie darba devēja. Te vari arī ērti meklēt un atrast vajadzīgā mēneša algu aprēķinu. Šeit tu redzi savu darba līguma numuru, periodu, par kuru ir aprēķināta alga, algas lielumu, vai ir bijusi slimības lapa, vai atvaļinājuma nauda, vai citas piemaksas šajā mēnesī, un kāda ir kopējā bruto alga. Vai ir bijuši kādi atvieglojumi, kāds ir aprēķināts darba ņēmēja sociālais nodoklis, iedzīvotāja ienākuma nodoklis, vai ir bijis izmaksāts algas avans un cik kopā ir izmaksāta alga. Ja vēlies apskatīties algu lapiņu, klikšķini uz PDF ikonu. Atvērsies algu lapiņas izdruka. Tu vari pietuvināti un redzēt šīs summas. Ja vēlies to izdrukāt, spied uz printera ikonu. Ja vēlies saglabāt savā datorā, spied lejupielādēt. Sadaļā Manas prombūtnes tu vari skatīt vai pieteikt jaunu prombūtni. Prombūtnes var būt dažādas – bezalgas atvaļinājums, ikgadējais atvaļinājums, slimības lapas un citi. Tu redzi periodu, par kuru ir šī prombūtne, cik ir darba dienas, kalendārās dienas, un ja uzņēmums izmanto prombūtņu apstiprināšanu, tad arī redzēsi apstiprinājuma statusu. Ja vēlies pieteikt jaunu prombūtni vai atvaļinājumu, spied veidot jaunu. Norādi darba līgumu, ja tev ir vairāki darba līgumi pie darba devēja. Norādi prombūtnes veidu. Ja tas ir ikgadējais atvaļinājums, tad šeit augšā redzēsi arī aprēķinātās kopējās atvaļinājuma dienas par visu tavu nodarbināto periodu, cik ir izmantotas dienas un cik vēl ir pieejamas atvaļinājuma dienas. Ja vēlies mainīt prombūtnes veidu, tad izvēlies, piemēram, bezalgas atvaļinājumu. Norādi datumu, kad šis atvaļinājums tev ir nepieciešams, un saglabā. Šis pieteikums jau būs nonācis personāla daļā. Ja kādreiz nepieciešams mainīt datumus pieprasītajā prombūtnē, spied uz zīmolītes ikonu, taču ņem vērā, ja uzņēmums izmanto apstiprinājumus, tad noraidītām vai apstiprinātām prombūtnēm tu vairs nevarēsi mainīt datus. Ja redzi status nav nepieciešams un tas nav vēl apstiprināts ieraksts, spied uz labot, maini datumus uz jauniem un saglabā ierakstu no jauna. Sadaļā Mani dokumenti redzēsi visus uzņēmumā iesniegtos dokumentus, kad tas ir iesniegts un kāds ir derīguma termiņš. Ja personāla daļa veic dokumentu skenēšanu un pievienošanu ierakstiem, tad šos attēlus redzēsi arī uz savu datoru. Sadaļā Mana darba līguma izmaiņas redzēsi, vai ir bijušas kādas izmaiņas darba līgumā. Piemēram, šeit ir bijusi amata maiņa,
kas reģistrēta tādā datumā, un ir arī stāšanās spēkā datums. Ja vēlaties redzēt papildu informāciju, spied uz PDF ikonas un redzēsi papildu informāciju. Tātad mēneša alga ir mainīta no iepriekšējās vērtības uz jauno, un arī amata kods ir mainīts no šī uz jauno. Sadaļā Mani iesniegumi tu vari skatīt vai iesniegt jaunu iesniegumu personāla daļai. Šeit redzi visus iesniegtos iesniegumus, bet, lai rakstītu jaunu, spied veidot jaunu, norādi vajadzīgo līgumu un brīvā tekstā raksti iesniegumu. Saglabā, un tas jau uzreiz būs iesniegts personāla daļā. Sadaļā Mana laika tabele. Tu vari apskatīt, uz kādām nostrādātām stundām ir balstīts algu aprēķins. Norādi periodu. Ir jānorāda pilns mēnesis. Un spied veidot atskaiti. Tu redzēsi, kurā dienā ir nostrādātas kādas stundas. Sākumā ir burtiņš A, tas ir atvaļinājums, papildu atvaļinājums, un tālāk ir strādāts 8 stundas. Ja vēlies šo atskaiti izdrukāt, spied uz printer ikonu, ja vēlies saglabāt savā datorā, spied leju pielādēt. Kad darbs ir pabeigts, atslēdzies no darbinieku portāla, spied uz ikonas atslēgties un apstiprini.